Es to sajūšu prātā. Mūsu rokās ir nonākuši Latvijas televīzijas video arhīvu materiāli par iespējams mūsu bērnības atmiņām. Viņam ir 5 litrenos galvas. Nē! Oh my God! Aiziet, skatāmies tos. Kā tu var to? Uztais plaukšķi. Aiziet! Ak, Dievs, jā! Dūlais Didzis! Cik tev bija gadi, kad tu skatījies? Tas 10 varbūt. Varbūt maz, es nezinu. Tādā animācija un tas green screens. Tas man liekas, ir kaut kāds National Geographic latviešiem. Izstāsta, nu, ka kaut kas uz to pusi varētu būt. Dūlais Didzis. Es šo esmu dzirdējis pārāk daudz. Mums bija skolotājs, kurš sauc par Dūlo Didzi, bet kāpēc viņš filmējās, tur varbūt viņu līdz redzēšu. Izpletņu lēkšana, lidojumu uz Marsu, lielākais ziepju burbulis pasaulē, 200-litrīgas burkas saspiešana. Tieši tik traks un amizants bija bērnu raidījums Dūlais Didzis, kura galvenais mērķis bija izglītot bērnus, veicot dažādus eksperimentus. Un tagad kosmosa ziņas. Šis tās vienkārši pēc Einsteina. Ir tāds. Jā, tāds riktīgs. Amerikāņu astronauti nolēmuši kļūt par pirmajiem pasaulē, kas aizlidos uz Marsu. Tu dzirdēji? Pirmie uz Marsu? Izstāsta, ka Dūliem Didzim vajag izglītoties raķešu zinātnēs. Viņš pārāk pārsteigts par informāciju, kur tikko tika dots priekš zinātnieku. Viņi jau sākuši būvēt raķeti tālajam lidojumam. Lidojums uz Marsu ilgs apmēram pusgadu. Un kur mēs esam šodien? Ne uz kādu Marsu. Tepat uz Zemes. Jā. Šodien mēs pētīsim, kā darbojas raķetes un uzbūvēsim paši savu ūdens raķeti. Es sapratu šī šova konceptu. Nē, nu tā kā es sākumā vispār nevarēju saprast, kas tas ir un par ko, bet tagad man ir tāds, ok, šis ir tā kā zinātniskais šovs. Šis ir kas testa, tur, kur bija tas čals folijā. Jā. Tu kādreiz izmantoji kaut kāds eksperiments no šī? Man liekas, ka nē. Protams. Es tikai baudīju. Ko tu tur zīmē? Es nezīmēju, es rasēju. Man patīk tas kameramēni vienmēr runā. Ko tu zīmē? Bet kas ir tā melnā roka? Kaut kāds viņa palīgs, kaut kāds draugs. Vai tikai tu neesi nolēmis apsteigt amerikāņu astronauts un pirmais aizlidot uz Marsu? Nē. Nekādā gadījumā. Īlons Masks. Īlēns Masks. Mūs līdzi ņemsi? Nu, es nezinu, ja es redzētu šādu zinātnieku, tad es drīzāk teiktu, viņš var apsteigt amerikāņu zinātniekus ar lidojumu līdz egles augšai un uz leju. Jā. Uz Marsa noteikti nebūs. Un kāpēc tas cimds? Tas cimds, laikam, kā personāžs ir skaidrs. Bet man ļoti patīk tie cimdi, actually. Tā kā viņi ir interesanti. Lai pagatavotu modeli, mums ir nepieciešams tā plastmasas pudele, pumpis, korķis ar ventīli. Ar ko? Ventīli. Un platformai mēs paņemsim šito kasti. Visu pirms korķī jāiestiprina ventīlis. Padzerties vajag, jā. No otras pudeles izgatavosim raķetes galu. Pak mēs raķeti, jā? Jā, raķeti. Vēl mums ir vajadzīga starta estakāda, un to mēs izgatavosim no kartonkastes. Viss tik ilgi notiek. Es tieši tā paši. Es vienkārši sēžu un viņš iet. Es varu redzēt, ka iespējams kādam bērnam šis interesētu, jaunākai auditorijai. Nu, tagad piepumpēsim mūsu raķeti un paskatīsimies, kas notiks. Aiziet, mēs beidzot redzēsim Dūlā Didžu dūlumu. Mēs esam gaidījuši 5 minūtes. Beidzot. Okay, build-ups. Nē! Oh my God! Dūlais Didzis netika līdz Marsam, diemžēl, un viņš neapsteidz amerikāņus. Wow!
Slow motion. Tā kā bumerangs kaut kā. Jā. Ko? Paldies Dievs. Es tur sajūšu prātā. Tas ir zvaigžņu kari sākās jau. Ideāli Didis uzbūvēja no 300,000 pudelēm milzīgu raķeti. Viņam ir liels pumpis zem zemes, viņš to laidīs uz Marsu. Bet man ļoti patīk, kā viņam tā kā piemontēja viņu. Viņš ļoti smuki tur izskatās. Smuka vai ne? Nē. Ev, nav ko zaudēt laiku. Laižam augšu. Ja tu būvētu savu raķeti, kādā krāsā viņa būtu? Rozā. Jā, precīzi. Kā tu uzminēji? Zinu, es neko nesaprotu, kā tās raķetes kaut kādā atgriežās atpakaļ tajā stacijā, vai ne? Nu, tā kā viņas... Kā? Tur jau neviena iekšā nav. Dīdzis. Dīdzis tur vienmēr. Joprojām. Uz Marsa. Mēs esam mazā zaurā. Can I have my go on, please? Amerikāņu astronomi izdarījuši sensacionālu atklājumu. Uz Marsa ir dzīvība. Dīdzis. Oh my god, to izdarīja Dīdzis. Astronomiem izdevies novērot kādu dīvainu būtni baltā halātā. Vārdā Dīdzis. Kas viņam ir uz galvas? Kaut kāda pudele. Viņam ir 5 litrēni uz galvas. Viņam ir bačuks uz galvas. Ja šito rādītu, ja man būtu kaut kāda, nezinu, 6-7 gadu, es noticētu. Es gan jau arī. Es tādu, ok, es arī būšu kā Didis un es došos. Jā, lidojam uz Marsu. Kā atlidot uz šejienes esmu izdomājis. Kā aizlidot prom? Bet kā es tikšu atpakaļ? Wow. Nu, tas bija spēcīgi, man patika vizuāli, saturiski arī. Ja mēs būtu kā jauni bērni un skatītos šo... Es esmu jauns. Kāds man nosauc? Bērns. Okay. Tad mēs noteikti noticētu šim un Jā. Ka var tik vienkārši aizlidot uz Marsu. Tur nebija mans skolotājs, diemžēl, ļoti underwhelming, bet es noteikti esmu dzirdējis šo. Tu vari izglītoties un uzzināt daudz jaunas lietas. Un manuprāt, tas vispār neko sliktu nepienes, ja būtu tāds raidījums vai, es zinu, šausmas TikTok sērijas kanāls. Raksti komentārā, kādu raidījumu atceries tu un abonēji 16+, lai nepalaist garām jaunāko seriju.